mani sauc Ieva un es esmu BB Factory vadītāja. Un šajā video receptē jūs uzzināsiet, kā mājās pagatavot ķermeņa un sejas skrubjus. Lai pagatavot ķermeņa skrubi, mums būs nepieciešams sāls vai cukurs, kafija, augļu pulveri, sausie ziedi vai jebkuras citas piedevas pēc jūsu izvēles, eļļa, ētriskās eļļas un trauks, kurā to visu sajaukt un sapildīt. Lai pagatavotu ķermeņa skrubi ar sāli, mēs piepildam trauku aptuveni 2/3. Sālim pievienojam arī visas pārējās sausās sastāvdaļas. Tās var būt gan kafija, gan augļu pulveri, gan piena pulveri, kā arī dažādi sausie ziedi. Tos var pievienot tik daudz, cik jūs vēlaties pēc saviem ieskatiem. Šī skrubī es pievienošu aprikošu pulveri. Tad aptuveni 2 ēdamkarotes šajā traukā. Kā arī mazliet kafijas. Kad visas saustās sastāvdaļas ir saliktas trauciņā, tās rūpīgi sajauc. Kad sausās sastāvdaļas ir sajauktas, tām pievieno eļļu. Eļļu liek tik daudz, lai skrubis veidotu tādu patīkamu konsistenci un nebūtu ne par sausu, ne par slapju. Šajā brīdī var pievienot arī ētriskās eļļas, ja esat izvēlējušies skrubi gatavot ar ētriskajām eļļām. Jāatcerās, ka aptuveni uz 100 ml vai 100 gramiem skrubja var pievienot 20 līdz 40 piliemus ētrisko eļļu. Ja gadījumā skrubis pēc eļļas pievienošanas šķiet par šķidru, tam pievieno vēl mazliet sāli vai citas sausās sastāvdaļas. Ja gadījumā skrubis, kā manā gadījumā, ir mazliet par biezu, tam pievieno vēl mazliet eļļas. Sāls ķermeņa skrubis ar kafiju, aprikošu pulveri un ētrisko eļļu ir gatavs. Kā lietot mājās pagatavotu ķermeņa skrubi? Tas ir ļoti vienkārši. Uzklājiet skrubi uz attīrītas ķermeņa ādas un iemasējiet to apļu veida kustībām. Pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni un noslaukiet ādu. Pēc šādu skrubi lietošanas nav nepieciešams izmantot ķermeņa kremus, sviestus vai eļļas, jo āda, jau izmantojot skrubī esošo eļļu, tiks pietiekoši pabarota. Iesaku izmantot 1 līdz 2 reizes nedēļā. Ja āda ir ļoti sausa un lobās, tad skrubi var izmantot pat līdz 3 reizēm nedēļā. Ja jūsu āda ir atūdeņota, noteikti neizmantojiet mālus skrubi sastāvā, jo tas tikai pasliktinās ādas stāvokli. Savukārt taukainai ādai māli būs lieliska piedeva, kas mazinās ādas taukošanos.